Vakar, dāmas un kungi, šis ir raidījums motociklistiem. Nu, un šoreiz mēs dosimies ceļojumā, atlaidīsim bārdu, uzliksim ķiveru galvā, uzkāpsim uz savu mocītu un prom aidā uz Zviedriju. Un Zviedrijā būvētie moči. Un tur nu ir sacensības, skatīsimies, kā uzbūvēts, kāpēc uzbūvēts un vai vispār var būvēt. Vasara bagāta ar notikumiem, it sevišķi motociklistiem, un Norteljē, Zviedrijā, aptuveni 69 km ziemeļiem no Stokholmas, notiek liels costume bike show, jeb būvēto motociklu šovs. 3 gadus jau taisos nesanāk pie Jelgavas tusim, tad tas beigās izrāvos uz to Norteljē. Man jau sen jau Zviedrs viens aicina teica, ka baigi perfekts tiešām. Tur arī devāmies, izmantojām mūsu prāmu līniju, un paldies Dievam, tas saīsina ceļu. Čau! Čau! Arī brauks? Jā! Uz kurien brauksi? Es braukšu, pastīšos izstādi, izmetīšu kādu aplīti. Atpūsties! Uz kurien? Uz Zviedriju! Ar kuģi? Ar kuģi! Bail nebūs? Būs! Ir 50% atlaid vienam dzērienam, kad mazāk būs bailes. Uzkāpjam uz kuģa, nostiprinām motociklus. No rīta labi pēduši, paskatāmies uz šērām, kā ir Zviedri uzbūvējuši savus mājiņas, un jau esam klāta Stokholmā. Te es gribētu brīdināt visus braucējus, kur brauc ar motocikliem un transporta līdzekļiem, neaizraujieties ar uzdzīvi uz kuģa, jo no rīta Zviedru policisti visus pārbauda, un atcerieties, Zviedrijā 0 promiles. Tā kā, nelietojiet alkoholu, dzeriet sulu, tas ir veselīgāk. Un tad, kad esam nokāpuši no kuģa, tad mūs jau sagaida arī pretim Zviedru motociklisti, kuri tad arī izstāsta, ka pa ceļām, braucot uz šo te costume bike show, varam apskatīt dažādas muzejas. Viens no šiem muzejiem, veltīts motocikliem. Un šoreiz tā tēma, motociklu tēma, amerikāņu motobūve. Ko tikai tur mēs nespējām ieraudzīt. Mēs tur redzējām Flying Merkel, kas ir viens tāds slavens motocikls, lidojošais Merkels un Hendersoni. Tad ir indiāni, tad ir arī sporta Harley, kur ir piedalījušās treka braukšanā, jeb ātruma braukšanā. Lai tik kāds tagad vēl pasaka, ka Harley Davidsons no sporta motocikls. Tad mēs visi redzam, kā viņi braukuši pa treku visi ir. Šeit arī varam redzēt mūsdienīgus motociklus, kuru vēsturi ir samērā nesena. Hendersons gan jau ir sens mocs, bet atjaunots ap 2000. gadu, un te arī jaunais modelis. Tā kā izstāde bija ļoti plaša, varam ieteikt to apmeklēt, un par to varat uzzināt arī mājas lapā. Braucot pa Stokholmu, satikām itāļu draugus ar motociklu Harley Davidson, kuri brauc uz superralliju Klaipēdā, bet viņi brauc savu Rīgu un palīdzējām. Garminā ievadījām visas vajadzīgās adreses, ieteicām arī viesnīcas Rīgā. Tā kā, redz, mums būs viena ciemiņa vairāk. Iebraucot Stokholmā, mums ir jāapskata daudzas vēsturiskas vietas. Kā mums, kā motociklistiem, viena no tām vietām ir šīs kuģis. Īstenībā nenolieciet cerības tur iekšā, absolūti nekā nav. Viņš ir vecs un sarūsējis, bet ar šādiem foršiem uzrakstiem, tāpēc mums bija jāatbrauc uz šejien. Runājot par šo mazo gudro kastīti, ko sauc par navigāciju Garmin, praktiski, jā, te tu var redzēt, es te atkal vadu nākošo adresi iekšā, lai mēs aizbraukt kaut ko apskatīt. Kā jau es teicu, vienīgā lieta, kas tev ir jāzina šī precīza adrese un kā viņu precīzi uzrakstīt. Tas ir tas, varētu teikt, grūtākā lieta, lai šī navigācija varētu momentāli viņu atrast uz šo vietu. Un praktiski mēs esam izbraukājuši visu Stokholmu, krustām, šķērsām, atraduši muzejus, izstāžu zāles, bijuši vizinājušies ar kuģīšu piestātnes, atraduši. Galvenais ir vajadzīga tikai šī adrese, lai tu nokļūtu noz. Protams, ar karti arī to var visu izdarīt, bet
Bet, protams, ar navigāciju tas ir ļoti ērti, vienkārši un droši. Laikam tas sliktums ir, tas svars varētu būt mazāks. Viņi varētu būt, protams, plānāka. Jā, tas ekrāna lielums ir ļoti labs, braucot pa ceļu ļoti labi var orientēties. Bet, ir jā, kad tu viņu noņem nost, ieliec kabatā, tad tu jūti, ka tu esi kaut ko ieliec kabatā un to vesti man spiež uz vienu pusi lejā. Viņš ir tik vienkārši, ka pat man ir ar pirmo dienu jau viņš kļūst saprotams. Vienīgais, kad ir mana grūtība ir atrast tās pareizās adreses un pareizi ierakstīt. Šodien esam ieradušies Norteljē, Zviedrijā, uz custom bike šovu. Apskatīsimies, kā te viss notiekās. Mēs arī esam jau iesākuši tādu nelielu tradīciju Latvijā, šos būvētos motociklus parādīt citiem un lai viņi mazliet sacenšās savā starpā, ko viņi ir izdomājuši. Two of my colleagues rode with two of the Harleys with the spike tires and everything down the ice road. Ar šādu Harley Davidsonu divi traki cilvēki devās ceļojumā uz Kanādu un Aļasku. Pa sniegiem, pa ledus ziemā. Kāpēc tas tika darīts, Sabrīna paskaidroja, ka vajadzēja jaunu pieredzi un gal galā tas bija tāds mērķis Panamerikana ceļojums no viena Amerikas kontinenta gala līdz otram pilnībā. Šādi traki cilvēki arī ir pasaulē. The only thing they never experienced, so they went down the ice road. Gājām, sākam aiz muguras dzirdēt latviešu valodu. Es to nedarīju daudz reizes te Zviedrijā. Katru reizi tas notiek, tas jau jauki ir. Praidis, jūs esat jau, varētu teikt, Zviedrs? Es esmu Zviedrs, jā, to varētu teikt. Man mamma un tētis arī no Latvijas. Un jūs esat dzimis šeit? Šeit Zviedrijā, tas ir. Šeit Zviedrijā? Jā. Un brauciet arī ar motociklu? Motocikls nav svešs, jā? Ja to var på motorcykel saukt, tas ir viens Suzuki 1500, 1500. Suzuki arī ir motocikls? Paldies, man liekas. Skatoties visus šos motociklus, cik viņi te daudz ir, vienmēr var atrast kādu interesantu risinājumu. Redz, ko te mēs varam šeit redzēt, ātrumu pārslēdzējs kopā ar kāpslu uztaisīts. Diezgan interesanti, vai tas ir ērti, tas jāprasa pašam braucējam. Lai viņš kaut kur bedrē iebraucot nepārslēdz to ātrumu, bet tiešām ļoti interesants risinājums ir. Te ir vien diezgan saudabīga numuru plāks, un mēs arī prasījām, kas tad tāds pa joku ir. Cilvēks, tas, kurš bišķīt biežāk brauc uz Zviedriju, zina stāstīt, kā tie numuri šeit rodās tādi. Viņš ir pazaudējis numurzīmi, viņš uz sava koka dēlīša ir uzrakstījis to numuru, kāds viņam ir, aizsūtījis ziņu uz CSDD un tagad gaida, kamēr viņam pa pastu atsūsīs tieši tādu pašu numurzīmi. Bet viņš legāli var piedalīties satiksmē un neviens neko nevar izdarīt par to. Ar šitādu numuru viņš var braukt un labi justies? Jā, pilnīgi legāli. Šeit mēs redzam vienu šādu traiku reģistrētu, līdzīgs tās pats mums arī ir Latvijā viens, kur ne tikai nav reģistrēts, bet pat nav sākušās sarunas par viņa reģistrāciju. Tagad tur neviens neko laikam nevar izdarīt. Bet šeit, kā mēs redzam, tad visi šie transporta līdzekļi viņi ir reģistrēti. Kā viņi to ir dabūjuši Eiropā gatavi, nav skaidrs, uz kurien viņi ir braukuši, bet tas viss ir. Uz to stūri paskaties. Sapņu stūrīt, onkulīti. Jā.
ideāls stūrs amortizācija. Tas, lai... Jā, laikam cilvēks izdomājis, lai nesit rokas tik traki un pa tiem ceļiem, un tad tā ir tāds stūrs amortizācija. Sēdeklis varētu būt no kaut kādām pļaumašīnām vecām. Tilts arī ir no kaut kāda maza auto. Un viņš ir uzmetināts, jā. Motors arī no mašīnītes. Praktiski tā ir viena tāda neliela mašīnīte uztaisīt pa motociklu. Šeit mēs redzam, ka ne tikai tos Harlejs mēģina pārtaisīt, pārbūvēt, uzlabot, pa jaunu būvēt, bet arī tiek izmantoti gan Japāņu motori, gan tie paši angļu motocikli tiek arī ārdīti ārā, pārtaisīti, pārkrāsoti, pārlocīti, pārmetināti. Tagad faktiski šeit var redzēt visu marku motociklus un diezgan interesantā izpildījumā. Tas ir motocikls. Īstenībā mēs tagad mēģinām iedziļināties, kas tad ritīgi tas ir. Ja? Tad te ir karburātori, pazies, cik tur ir svečvadi. Kāpēc tās sveces ir uz tiem izpūtējiem? Tas ir, lai viņš varētu liesmas dabūt ārā, liesmu metējs. Ja? Tad tur dod ritīgi ručkā, dod dzirkstelu uz svecēm un tad ir ritīgi uguņi. Jā. Viņš tās nesadedzinātās gāzes aizdedzina vēlreiz un tad ir ritīgi flamma ārā. Bet, ir tā, kad ievērtē visu, ja, paskaties gāzes trosīt, ja? Paskaties kādi gāzes trosīt no šitādiem te sastāv. Iet pa trubiņu lejā, ja? Tad tā nav parasti trosīt, ja? Tad aiziet šeit kardāniņš, ja? Un tad atver vaļā divus karburātors. Tā ir tik smalka mehānika, laikam, kad tā kā Karlsonam, laikam, redzi, divi ventilātori, lai dzesētu cilindrus. Redz, kāda viņiem ir piedziņa, ja, ar tādām skaistām siksniņām un zobratiņu, un kur piedziņa notiek, nāk no sajūga ar rullīti uz zobratiņiem, ja, tad viss šī ventilācija, ir ļoti piestrādāts pie šī motocikla. Un lūdzies. Lūdz Dievam. Ir, jā. Tagad mēs zinām, kāds izskatās Harlej čoperi. En ny fotograf använder. Kan det vara bästa kamera? Nu pratar vi tysk långgaffel. Längst idag. Dāmas un kungi, mēs joprojām atrodamies Nortelijē un Nortelijē būvēto moču sacensības. Kā tās visas beidzās? Kurš bija uzvarētājs? Kāda intriga? Kā līdz galām tas viss novedās? To mēs visu ar šo mazo kameru safilmējam. Nē, es jokoju, bet arī mazā kamera piedalījās filmēšanā. Skatāmies tālāk. Šeit, ja mēs atceramies tādu filmu kā Marlboro Mans, tad Mikijs Rūrs brauc tieši ar šādu motociklu. Ja mēs te skatāmies, tad šeit ir standarta rāmis, ja? Un tā aizmugura uztaisīta ir cietā. Ja? Amortizātoru vietā ir ielikt šādu stieņu, tas, lai viņš būtu cietāks. Mūsu ceļiem tas nebūtu vēlams, bet jā, savu domu ir. Daudz uzdots izreiz jautājums. Harlejam var uzlikt turbīnu, vajag to vai nevajag? Turbīnu var un vajag.
Te mēs redzam vienu kārtīgu kosmosa kuģi, ja? Screaming Eagle motors gan ar šito ProChargeri, turbīna. Nu, man liekas, tā viss, ko var uzlikt, ir šitam motociklam salikts. Arī tas aptecētājs ir diezgan nopietnis, tātad lēni viņš nebrauc. Nu, šis motocikls ir sev pieteicis laikam uz ielas ar ātrumu. Arī latvieši piedalās šajā pasākumā. Kā tu izdomāji šeit atbraukt, piedalīties un cik tas ir grūti to izdarīt? Nu, nav tas grūti. Un piedalījos tāpēc, ka šis ir tas gads, kad HD superrallijas ir ļoti tuvu Latvijai, šogad ir Lietuvā. Un viena no tām reizēm, kad var aizbraukt uz Zviedriju, uz šo te pasākumu Nordseldē, kuras es pirmo reizi, un tas ir viens no iemesliem. Ja HD rallijas būs atkal kaut kur citur tālās zemēs, kad nevar paspēt uz šeit atbraukt, nu, visticamāk, es šeit nebūšu, bet nu, pasākums ir superīgs. Konkurss, šovs. Kā šeit var pieteikties? Pieteikšanās pēc būtības ir ļoti vienkārši. Ja motociklis atbilst kādai no kategorijām, viņas ir... Ir vērtētāji, kas to dara? Jā, ir vērtētāji. Pie iebraukšanas kategorijas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategorijas. No rīta, jebkurš interesants, kurš uzskata, viņa motocikls atbilst attiecīgai kategorijai, var atbraukt 9, pieteikties, vērtētājs novērtē, kādai kategorijai tu deri, un attiecīgi uzlīmīt ir brauc un piedalies. Absolūti demokrātiski, viss atkarīgs no tavas drosmes un no tava motocikla. Kas tie pa cipariņiem tu sarakstīt šitie? Tātad, tie, kas vērtē, ja, šo motocikla atbilstību un kāpēc tam sadalās vietas, ir tikai tie dalībnieki, kas arī paši izliek motociklus. Respektīvi, nu nav nekādi, teiksim, cilvēki, kur, nu, iespējams, ka nesaprot no motocikliem vai kaut kā citiem. Tātad tie, kas brauc paši būvē vai kaut ko zina, arī savstarpēji. Paši dalībnieki savstarpēji arī izvērtē, kuram tad ir labāks. Jā. Un kā redzat, dalībnieku te ir, nu, ļoti daudz. Nu, man liekas, ka šogad pat saskaitīt nevar, ja? Tad pēc nedēļas dabūsim zināt, cik te bija. Nu, jā, iespējams. Ierakst šito numuru. Vienīgais nedrīkst rakstīt savu numuru. Ja te rakstīs savu, tev ir diskvalifikācija. Es ierakstīju Džordžu vai kādu citu, kuram patīk. Es apstaigāju riņķī, metu iekšā, līdz 2 viņi saskaita balsas, 3 uz skatuves apbalvošana. Baigi fiks viņai tā lieta. Iet pa fiksu. Bet, teiksim, apkārtējie skatītāji, tie tomēr nepiedalās tajā. Apkārtējie skatītāji vispār ir izrabīti no šī pasākuma. Viņi var vienkārši paskatīties. Tas ir baigi labi īstenībā. Tad kaut kāds vecenis, nu, ar auskariem ausīs un sabalso, nu, pa spīdīgiem. Un nepaceļ daļas motociklu. Cik gadus apakaļ tu viņu uztaisīji? Tādu, kāds viņš ir tagad? Nekas nav mainījies 3 gadu atpakaļ. 3 gadi. Un viss turās un brauc, un es arī tevi zinu, ka tu esi tur bijis un tur bijis. Bet tas taču jāpērts. Kas tā tur sūtījumi ir uzrakstīts? Tas kaut kas man nebija cita tīrāka, nebija ko. Nebija tīrāk, tad uzvilkās šitās, jā, un pats brauc. Un tas arī bija lētākais, kas bija vispār. Aha, lētākais. Tas bija diezgan leģendārs taisītājs, būvētājs. Un, jā, nu nelaimīgi gāja bojā, rādot savus. Viņš vēl arī bija ne tikai būvētājs motociklu, bet arī triku meistars. Vienā reizē viņš rādīja savus trikus, nepaveicās, nokrita. Un bija beigts pa galam. Un trasē